Labdien, esat sveicināti biedrības cerību spārni jaunajās mājās. Mēs šobrīd atrodamies gandrīz Siguldas centrā un esam Lakstīgalas ielā 9. Nu tad sāksim mūsu šodienas ekskursiju. Kas tad mums šeit notiek? Rekur pa ceļam mēs jau satiekam mūsu biedrības vadītāju Eva, kas steidzas ikdienas darbos. Mēs tiksimies ar Evu mazliet vēlāk, bet šobrīd mēs turpināsim mūsu ekskursiju. Šeit mēs redzam, mums ir ļoti skaists bruģis, arī pateicoties atbalstītājiem, vides pieejamība ir kļuvusi daudz vienkāršāka. Un šodien mums ir tas mirklis, brīdis, kad mēs redzam, ka vides pieejamība arī top pandus, jeb uzbrauktuve, jo mums daudzi no mūsu jauniešiem, klientiem, kas ir ratiņkrēslā, gan bērni, gan pieaugušie. Un līdz ar to šī uzbraukšana būs daudz vienkāršāka un varēs iekļūt mūsu centriņā. Bet pirms mēs ejam iekšā, mēs apskatīsimies ārpusē. Šajās jaunajās mājās ir labi tas, ka arī jaunieši mūsējie bērni varēs pastaigāties ārā, būt ārā. Mēs katrs zinām, cik svarīgi ir būt svaigā gaisā. Un te jau mēs redzam, mūsu bērniņi spēlēs rotaļu laukumiņā, kas arī ir pavisam jauns, arī ar atbalstītāju palīdzību ir tapis. Nu, kā jums iet jaunajā laukumiņā? Šūpoles laikam ir vienmēr vērtība. Visiem patīk šūpoties. Gan lieliem, gan maziem, vai ne, Pēterīt? Es arī varu apsēsties šeit. Drīkst? Nu, mazlietiņ no maliņas. Nu ko, šūpajamies kopā? Un šūpoles, var redzēt, ir izturīgas, vai ne? Gan priekš bērniem, un arī kādam pieaugušiem. Nu ko, dodamies tālāk. Paldies! Kas gan mums vēl šeit ir teritorijā? Nu jā, rudens vēl ir rudens, laikā ir lapas, un šeit var redzēt, ka jaunieši jau ir grābuši lapas, darbojošies, saliktas jau ir maisos, un tā ir arī ļoti brīnišķīga iespēja, ka var darboties ārā, dārza darbos. Tas arī palīdzīt attīstīt prasmes, kas ir nepieciešamas ikdienā katram no mums. Виктор, подскажи, как тебе нравится здесь? Ну, конечно, да. Молодец, спасибо тебе. Un šeit arī pavasarī siltumnīcu plānojam un arī augstās dobes, kur tad varēs paši jaunieši gan stādīt garšaugus, kas pēc tam atkal noderēs mūsu virtuvē. Arī pašiem, lai būtu gardākas un smaržīgākas pusdienas. Un arī dažādi stādi, kas būs pavasarī mums šajās te dobēs, pateicoties mūsu atbalstītājiem, būtu krāšņāka un skaistāka vide mums apkārt. Nu, āru mēs esam apskatījušies. Nu, tagad iesim iekšpusē. Kas tad notiek iekšpusē? Lūdzu, 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 nākat. Esam mūsu jaunajā dienas centrā, kas ir, un darbnīcas. Apskatīsimies, ko tad pieaugušie dara šeit šodien. Labdien! Ko tu, Esterīt, šobrīd dari? Mēra diegus, un pēc tam šeit ir tādi rūķīši, var redzēt, ka tuvojas Ziemassvētku laiks, vai ne? Un tad jau uz Ziemassvētkiem dažādus dekorus taisa. Bet pirms Ziemassvētkiem mums novembrī vēl ir taču Latvijai dzimšanas diena, vai ne? Un tad top ļoti skaistas šādas te aprocītes. Gan no vienas puses, gan no otras puses. Un Esterīte ir tā, kas tagad palīdz, jā. Sveika, Rudi! Labdien! Mēs šobrīd arī esam salīdzinoši jaunajās telpās. Kā tu jūties šeit? Es jūtos ļoti, ļoti jauki, jo šeit ļoti jauka kompānija, un tā kā es mājās esmu viena un nevaru ne ar vienu parunāties, tad es atnāku te un visādi jokojos un ar visiem runājos, un vienlaicīgi man kustās arī rociņas, un es kaut ko varu labi izdarīt. Jā, nu brīnišķīgi, es domāju, ka tev arī ļoti labi sanāk. Paldies, ka tu vienmēr esi tik smaidīga un tik jauka. Tas ir ļoti jauki. Paldies, labi, uz tikšanos. Uz tikšanos. Labdien, labdien! Esat sveicināti keramikas darbnīcā. Nu, kas tad šodien mums šeit notiek keramikas darbnīcā? Tas ir komplektīši, tā ir apakštasīte, kas ir no māla. Tagad Juris viņu noslīpēja. Un tasīte pati. Bet pirms tam viņa tātad tiek izveidota no māla rūpīgi, viņa tiek cepta krāsnī, un pēc tam viņa tiek slīpēta un būs glazēta, nu vairāki procesi un vairākas rokas piedalās.
Un pēc tam vēl zelta maliņa. Būs šitie? Māri, ko tu dari šobrīd? Kronīti taisa. Tu taisi kronīti no māla, kas pēc tam vēl ies krāsnī, vai ne? Jā. Arī Viktors šobrīd mīca mālu, kas ir arī ļoti jauki, ka viņš ar rokām darbojas. Viktor, kas tev taps no šī māla? Man būs vēl šitie sirsni. Šī vēl ir tā, ka tapšanas procesā, kas ir sirsniņa, un šī jau ir gatava. Un šīs, es domāju, būs ļoti skaistas dāvanas, kas ir tepat tuvojas Ziemassvētki, un katrs no mums, man liekas, vēlētos saņemt tādu skaistu sirdi. Un, protams, ka darbnīcā ir darbnīcas vadītāja Madara, kas palīdz un atbalsta jauniešus ik katrā brīdī. Tā kā maleči jums ļoti labi sanāk. Labdien! Vai šī ir sveču darbnīca? Sveču darbnīcā mums katrā darbnīcā ir vadītāja, kas palīdz un atbalsta jauniešus tad, kad tas ir nepieciešams. Kas šīs ir par svecīti krāsa? Tas ir sarkanbalts, sarkanais karoks, vai ne? Un šīs sveces top no plāksnēm, kas tiek tepat izlietas darbnīcā, tiek izkausēts karsts vasks, saliek tādās kā veidnēs ir, un viņš sacietē un izņem. Un tālāk jau jaunieši, kas ir arī ar tādiem smagākiem traucējumiem, viņi šo darbiņu var veikt. Un tad, kad viņi lauž šīs te gabaliņus mazos, tad arī ir sīkā motorika, vai ne, attīstās, vai ne, pirkstiņi kustinās, un tas ir ļoti svarīgi, kas ietekmē gan mūsu atmiņu, gan koncentrēšanos, un tas ir ļoti jauki, ka jūs šo darbiņu darat. Visi ļoti, ļoti čakli un rūpīgi darbojas šajā darbnīcā. Paldies ikvienam no jums! Labdien! Paldies, paldies! Kas šī būtu par darbnīcu? Aušanas darbnīcā. Un ko dara aušanas darbnīcā? Nu, Tālivaldis mums var parādīt, ko viņš dara šobrīd. Pagatavojamies kriešu materiālu. Jā, jo vai tad uzreiz tā paklājas top, sākumā ir jāsagatavo materiāls. Jā. Audums tiek sagriezt noteikta platuma, strēmelēs, ļoti rūpīgi, vai ne? Jā. Pēc tam tu viņu satini kā moliņā, un tas jau ir kā materiāls, lai tālāk jau varētu aust paklāju. Man te patīk, tāpēc te tiek dēktra mani draugi šeit ir, un augsts paklājīte ir. Man viss patīk, nekā patīk. Tu kaut ko gribēji pateikt, Nailiņa? Tev ir ļoti skaistas krāsas, vai tu pati izvēlējies? Es pati, jā, izvēlu. Kvalitātes ar šito visu, un tā es izdomāju. Un tad tu izdomāji, ka tu gribi tieši šādā te secībā tās krāsas. Jā. Nu, skaisti, Nailiņa. Labi, mēs dosimies tad uz mūsu noslēdzošo darbnīcu, kas ir, ja? Uz šo darbnīcu mēs jau varam sajust pēc smaržas. Dosimies uz mājturības un kulinārijas darbnīcu. Labdien! Paldies! Ko tad šajā darbnīcā dara šodien? Ir rekur puiši Māris lej trauciņos jogurtu, ja? Jā. Un Vāris rekur pieliek kelloks. Nu, tad šeit tad arī notiek gan jauniešiem tējas pauzītes, kas ir, gan arī pusdienas, kur viņi paši arī piedalās. Kā jau es minēju, gan galda klāšanā, gan galda novākšanā, kas ir, gan arī ēdiena pasniegšanā. Protams, pie karstiem katliem, kur ir un tā, tur ir darbinieki, bet pārējā gan jaunieši var darboties. Jā. Taisīsim vaļā? Kas tur ir? Oi, čau, tu arī esi atbrauc uz girti? Jā. Taisīšu vaļā tās durvis. Mēs esam visi atbraukuši. Jā? Labi, taisam ciet. Nu, un tad mēs dodamies visi kopīgi uz mūsu grupas nodarbību. Noliekam somiņas, lai varētu iet visi kopā izvingroties, jo jūs stundu braucāt. Tagad mums būs drusciņi jāpavingro, ja? Tā ir mūsu bērniem grupas nodarbība. Pirmdienās mēs bērnus sagaidām. Arnita fizioterapeits un Madara sociālais rehabilitētājs, lai mēs saprastu, kā ir bērniem būt visiem kopā, lai skatītos viņu miedarbību vienam ar otru. Tā mēs labāk viens otru izprotam, redzam un sajūtam to, kas ir vajadzīgs mūsu bērniem. Jā, un tad mums ir arī kāds, kas skrien projām, un rehabilitētais dzenās viņam pakaļ.
tagad mēs esam kopā mūsu rotaļu laukumā. Šis rotaļu laukums ir dāvana no mūsu sponsoriem mūsu biedrības 20 gadu jubilejā. Tā ka par to mēs bērni, kolēģi, terapeiti esam ļoti priecīgi. Mēs esam priecīgi, ka mums ir savs laukumiņš. Jā, mēs esam priecīgi. Un tagad mēs ejam iekšā, jo mūs gaida nodarbības. Marita jūs iepazīstināja visu, kas ir ar pieaugušo pakalpojumu, un tagad ejam augšā skatīties, jo 2. stāvā ir mūsu bērnu terapijas un bērnu istaba. Mēs esam bērnu 2. stāvā. Šeit mums būs vecāku stūrīts, kur vecāki gaidīs. Bet sāksim sākumā ar fizioterapiju. Apskatīsimies, kā tur darbojās mūsu fizioterapeits. Jāsaka, tas, ka mūsu fizioterapija darbojas ikdienā gan ar pieaugušiem, gan ar bērniem. Keita, čau! Tā ka mūsu fizioterapeite Arnita šobrīd strādā ar Keitu. Šobrīd visi tie vingrinājumi, kas ir Keitai, ir līdzsvaram un koordinācijai, lai viņa labāk turētu arī stāju un balstu. Pareiz, Keita? Tā ka dod 5, un mēs iesim tālāk skatīties, ko tur dara, ja? Tagad mēs dosimies uz logopēda telpu, skatīsimies, ko tur dara. Labdien! Šobrīd atrodamies logopēda kabinetā, kur Līga strādā ar meiteni vārdā Melija. Mācamies, strādājam ar visām tām prasmītēm, kas ir nepieciešamas skolā. Vai nu tā ir valoda, vai nu tā ir sadarbība. Mēs strādājam ar lasīt prasmi un lasīšanas izpratni. Pasties, cik tu daudz kukaiņu būs jābūs blusa. Šis stūrīts vairāk ir kā Montessori, arī palīdzēt apgūt bērnam matemātiku. Šī ir tā viena no metodēm, ir barbuletes metode, kas arī bērnam veicina gan līdzsvaru, domāšanu, skaitīšanu. Tā ka viss šajā telpā būs ļoti pārdomāti, un terapeits domās pie tā, kā ir jāstrādā un kādas prasmes bērnam ir jānostiprina un jāapgūst. Un tad mēs varēsim doties tālāk skatīties, kas mums vēl šeit ir. Sveiki! Šeit ir mūsu abas istaba, abas terapija, kur arī šobrīd strādā Sindija. Abas terapija notiek ne tikai bērniem ar autistisko spektru, bet arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Lai terapija noteikti ir jāveido sadarbība, un ja tā veidojas, tad arī, kā saka, turpinās arī viss process tālāk. Jo pats galvenais ir atrast kopīgu valodu ar bērnu un kā terapeits saprotas ar bērnu. Jā, bet tas ir priekš visiem, priekš lielākiem un priekš mazākiem bērniem. Paldies! Tagad mēs dodamies uz mūsu bērnu istabu. Bērni kopā ar skolotājām radoši darbojas. Šī ir tā bērnu pieskatīšanas telpa, bērnu rehabilitācijas telpa. Visi bērni gaida terapijas, bet, lai gaidot terapijas, bērniem būtu arī interesanti un ļoti izglītojuši, tad bērniem vienmēr ir sagatavota nodarbība, ko viņi kopā ar skolotājām var darīt. Šeit visi bērni darbojās grupiņā, jo tā var redzēt, kā bērni viens otram spēj palīdzēt. Kristiāna, tev patīk tās lapiņas, jā? Jo tas ir viss domāts priekš sīkās motorikas, lielās motorikas, tā ka visi šie mazie darbiņi palīdz bērniem ikdienā un apgūt viņu mācību vielu arī skolā. Pareiz, Kristiāna? Dod 5. Tev ļoti labi sanāk. Dāvids mums šobrīd vēro, kas notiek ārā. Dāvids mums ir tas puika, kas ir ļoti ašs un aktīvs. Viņš mēdz arī skriet projām. Tāpēc Dāvidam vienmēr būs kāda no skolotājām blakus, kas viņu pieskatīs. Esam nesen pārvākušies. Gribam arī pielikt tāfeli, kur būs mūsu darbi, lai arī var redzēt, ko bērni ir darījuši. Bet tas ir tikai process, jo galvenais ir telpa, skolotāji, un kā mēs paši to atmosfēru arī radam savā telpā. Jo daudz bērni ir nerunājoši, bet mums ir svarīgi, kā viņi jūtās. Jo bērnu emocijas mēs nolasam no viņa ķermeņa valodas, no sejas un skatiena. Tā ka mums ir liels prieks darboties. No sirds pateicos jums katram un ikvienam par iespēju, ka jūs varējāt atbalstīt šo tik nozīmīgo
nepieciešamo projektu, lai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un jauniešiem un pieaugušiem ar invaliditāti būtu savas mājas, savas dienas centrs, kur dienas laikā pavadīt laiku un jēgpilni aizpildīt ar dažādām nodarbībām. Ikdienā strādājot, mēs redzam mūsu cilvēku vajadzības, un balstoties uz šīm vajadzībām, mēs aicinām līdzcilvēkus palīdzēt, ziedot un atbalstīt. Un ik viens un katrs atbalsts ir ļoti nozīmīgs, lai mēs kopīgi varētu paveikt labos darbus.